Pamēģināsim izveidot interaktīvu tabuliņu, ar kuras palīdzību lietotājs var ievadīt kredītu summu, gadu skaitu, izvēlēties likmi, izvēlēties periodu biežumu, kā arī kredīta atmaksas metodas, vienādi maksājumi vai vienāds kredīta daļas. Un Excel saģenerēs viņam atmaksas tabulu, parādīs, kurā periodā, cik daudz jāmaksā, kāda daļa būs maksājuma, kāda daļa būs procenti. Tā, sāksim ar izējas datiem. Lietotājs ievada summu, lai tie būtu mums 100 000 sākumaņam. Lietotājs ievada gadu skaitu. Cik daudz gadu būs šo kredītu jāatmaksā. Ok, šādi vēl pieliksim klāt valūtu. Super. Nākamais, likmes. Ideja ir kāda, ka lietotājs nevis pats ar šo rociņu ievada vērtības, bet gan ir iznestošais loks, ar kura palīdzību var ievadīt. Tāpēc mēs izmantosim tabuliņu, kurā būs saglabāts visi iespējamās likmes. Nosauksim šo tabuliņu likmes. Super. Un vēl būs tabuliņa periodi, kurā lietotājiem būs iespēja izvēlēties periodus. Problēma ar periodiem ir tāda, ka lietotājs saprot vārdisko nosaukumu, gads, mēnesis, diena, bet dators to nesaprot. Dators saprot tieši pretēji skaitlisko vērtību. Tur viens periods, 12 vai 52 periodi. Un tas nozīmē, ka periodu tabuliņai būs divas kolonas. Viena kolona būs domāta cilvēkam, otra kolona būs domāta datoram. Okay, saliksim šeit likmes kaut kādas, lai būtu ar ko darboties. Un sarakstīsim arī periodus. Gadi, mēneši, nedēļas. Un arī atbilstoši skaitliskās vērtības, 1 periods, 12 periodi, 52 periodi. Super. Tā, tagad zīmējam iznestošo logu. Tas nebūs data validation, tas būs developer izvēlnē rīki, kas atrodas rīkos, lai controls. Un lūk, šīs podziņas mums šodien palīdzēs. Un konkrēti šajā gadījumā vajag combo box. Ar combo box var uzzīmēt tādu kā shape, kas izskatīsies lūk šādi, parastā podziņa. Ļoti skaisti darbojās. Lūk, vienkārši nospiežam, kaut kas izveļās. Un, lai ievadītu tur vajadzīgās vērtības, šis likmes, mēs aizējam uz format control. Un šeit pie input range mēs pasakam, ka ievadāmais apgabals vērtības, kuras ir jāievada, atrodas šeit. Nākamā svarīga lieta ir cell link, kur parādīt rezultātu, kur parādīt, ko tad esmu izvēlējies. Tas ir cell link, un mēs izvēlamies lūk šo šuniņu blakus. Ok. Un, kā tas darbojās, lūk, ir mūsu likmes, izvēlēties kaut kādu likmi. Šeit parādās kārtas numurs, kuru pēc kārtas skaitļu vērtību esmu izvēlējies. To pašu var uzrakstīt arī priekš periodiem. Tad mums ir periodi. Mēs šo lietiņu kopējam, Ctrl+C, Ctrl+V. Lūk, šādi. Ja, un arī ar format control visu pielabojam. Tā, tad input range ir vārdiem, cell link ir šeit. Un rezultātā mēs iegūstam kaut ko lūk šādi. Mums ir gadi, mums ir mēneši, mums ir nedēļas. Ļoti skaisti. Nākamais ir atmakšu metodu izvēle. Tad mums varētu būt vienādi maksājumi, varētu būt vienāds kredīta daļas. Tas nozīmē, ka viena no diviem. Nevar būt tā, ka ir abi divi. Un šāda podziņa, protams, ir option button. Tikai viena iespējamā izvēle. Ok, tad izvēlamies, rakstam to šeit. Šādi varam nomainīt nosaukumu. Es izmantošu tādu funkcijas nosaukumu, PMT metode. Un tad mēs vēl paņemsim un Ctrl+C, Ctrl+V. Vēl viens tāds pats loks. Pabīdīsim. Būtu skaistāk.
un nosauksim šo lietiņu par kredīta daļas metodi. Jā, lūk šādi. Interesanta lieta ar šīm pogām ir tāda, ka ja tās ir uz vienas lapas, tad tā automātiski tiek savā starpā sasaistīts, un cell link ir jāliek tikai vienai no pogām, nevajag abām, izlēmies jebkuru šūnu, ok, un lūk, kas notiekās, Excels automātiski savieno abas divas, un varbūt tikai viena no tām ieslēgta. Lūk šādi, pārējās nav ieslēgts. Šeit ātiņā minēsim, ka ja jums vajag tādu otru kombināciju ar divām pogām, šādi, tad jūs nevarat vienkārši tās ievietot. Jo, ja jūs tā darīsiet, tad tās arī tiks paņemts kopējā aprēķina, redzam, un tad šīs 4 pogas strādās kopā. Ja tomēr vajag, lai tas būtu atsevišķi, tad mēs izmantojam lūk šo objektu growbox un zīmējam viņu virsū gan šīm pogām, gan arī šīm pogām, un tādā gadījumā mēs it kā apvienojam viņas, un tad lūk mums ir šīs divas, un lūk mums ir šīs divas pogas. Lūk šādi. Tā, turpinām tālāk. Tālāk mēs vēl aprēķināsim periodu skaitu. Mums ir vajadzīgs tad kontrols skaitlītis, cik tad periodu ir manā uzdevumā. Redziet, tad te ir 20 gadi, bet es esmu izdomājis, kad vajadzētu katru mēnesi maksāt. Tad kopā man sanāk, ka man ir 140 periodi. Un man vajag, lai šis skaidrs, ka tur būtu, tas man palīdzēs turpmākajos aprēķinos. Labi, tad, ko ir jāizdara, ir gadus jāsareizina ar izvēlēto periodu. Un tā ir problēma, jo izmantot vārdiņu mēnesis es nevaru, un šis ciparīts arī nav tas, ko es gribu. Es gribu reizināt nevis ar 2, es gribu reizināt ar 12 un tā tālāk. Ko mēs šeit varam izdomāt? Te mēs lietosim indeksu funkciju. Kāpēc? Jo man ir stabiņš, lūk šeit, periodi skaitļiem. Ja? Man ir šis stabiņš, un šajā stabiņā man interesē otrā vērtība. Tātad 12. Un rezultāts ir 240, lūk, šādi gadi, 20 nedēļas, 1040. Viss strādā tā kā vajag, sareizina, viss ir ideāli. Ja? Lūk, šādi. Ok, tagad izveidojam tabuļu un aizpildam formulu. Pirmais, ko izdarīsim, ir sarakstīsim iespējamo periodu skaitu. Un pieņemsim, ka tie būs 500 periodi. Nav obligāti, ka varētu būt 500, varbūt arī 1000 vienalga. Mēs paņemsim 500. Tad kā mēs to darām ar series, lai nevilktu uz leju, izlēmies, ka gribam kolonā stabiņu no 1 līdz 500. Ar soli viennieku, ok, un man ir 500 rindiņas uz leju. Ļoti vienkārši. Ejam tālāk un uztaisam aizpildām nākamo stabiņu. Kādas formulas ir šajā stabiņā? Kredīta summa. Tas ir jūsu parāds. Katra perioda parāds. Un acīm redzam, ka pirmā periodā parāds ir 100 000. Tā summa, ko esmu paņēmis kredītā. Kas notiek otrajā periodā? Otrajā periodā mans parāds ir 100 000 mīnus kredīta daļa. Nevis maksājums, bet kredīta daļa. Jo maksājums sastāv no kredīta daļas un procentu daļas, un kredīta daļas sēdz jūsu parādā. Tas ir mans otrais periods. Nav problēma tas, ka man te nekā pagaidām nav. Es ievadu formulas. Man svarīgi, lai šajā stabiņā būtu pareizās formulas. Ejam tālāk. Procentu likme. Kāda procentu likme ir manā uzdevumā? 5,8% gadā. Pagaidām ir labi, bet ja es izvēlos, piemēram, mēnesi, kāda ir mana procentu likme? Un skatāmies, šeit ir svarīgi. Šeit nav gads, tas ir periods. Tas nozīmē, ka likme nav 5,8% gadā. Likme ir 5,8% dalīts ar 12, jo man ir jāskatās uz mēneša likmi. Periodi tagad ir mēneši, nevis dienas. Tas nozīmē, ka šeit es ar indeksu funkciju atrodu man vajadzīgo likmi, kas izskatās, tas skatās lūk šādi. Ja, ko es izdaru? Es pasaku indeks, lūdzu paskaties stabiņā likmes, un no tās izdabu trešo rindiņu. Un tad es to visu izdalu ar indeksu, kurā no šī stabiņa tiek atlasīts vajadzīgais periods. Lūk šādi. Tad tādā veidā es panāku, ka mani likmes būs tieši periodos, nevis gados. Ja? Un lūk, te var ielikt procents, vairāk zīmes aiz komata, un viss strādā.
šādi. Ja? Un, ja redzam, ja mēs nomainām gadus, parādās pareizā likme 5,8%, bet ja es ielieku citu periodu, likmes tiek pareiķināts. Vēl tikpat vienkārši aprēķina kredītdaļu, tā ir kredīta summa reiz procentu daļa šādi. Un tagad ievadīsim arī kredītdaļas un maksājuma formulas. Kredītdaļām ir tāda problēma, ka šie stabiņi, abi divi stabiņi, katrā metodē pieņem savu vērtību. Un metodas izvēle notiek caur šo šūniņu, tāpēc mēs izmantojam funkciju choose, lai izvēlētos. Ja, tad, lai izvēlētos. Nu, paskatāmies, ja man ir izvēlēta pirmā metoda. Ja ir pirmā metoda, semikols un pirmā pozīcija rakstam, ko darīt, ja ir izvēlēta pirmā metoda. Un tur bija ļoti vienkārši formula maksājums mīnus procenti. Kas notiek, ja ir izvēlēta otra vērtība? Liekam semikolu, value 2. Ja, otrā vērtība. Ko ir jāizdara? Ir jāpaņem mans kredīts un jāizdala ar periodu skaitu. Lūk šādi. Un tas arī ir viss. Tad vēlreiz choose funkcija izvēlas starp diviem aprēķiniem. Pirmais aprēķins tiek lietots, ja ir maksājuma metoda, otrais aprēķins, ja ir kredītdaļas metoda. Un pavalkam uz leju. Tas pats notiek arī šeit. Mēs izmantojam choose funkciju, lai noteiktu, kādu formulu jāizmanto. Tad, ja man ir maksājuma metoda, es izmantoju PMT. Pievēršam uzmanību, kad es lietoju mīnus zīmīti priekšā, jo PMT, ja es visu pareizi ievadu sākumā, izvada rezultātu negatīvu, jo tas ir maksājums mīnusā. Tāpēc es to visu skaisti ar mīnus zīmīti laboju. Tad, lūk, šāda ideja. Likme ir paņemta no šīs šūnas, jo šī likme jau ir pielāgota periodiem, un te ir mans periodu skaits, un te ir mans kredīts. Otrā gadījumā, ja ir vienāda kredītdaļas metoda, tad mēs vienkārši kredītdaļu sasummējam ar procentu daļu atbilstošajā rindiņā. Ja, un lūk, rezultāts, pavalkot uz leju, mēs iegūstam to, kas ir vajadzīgs. Ja tas ir mans maksājums, tad tālāk to joprojām. Un skatāmies kredītdaļa, atkal. Viss darbojās tā, kā vajag. Varam pārbaudīt, ja mēs paņemsim, teiksim, 5 gadus, ieliksim vienu periodu gadi, tad redzēsim, ka, lūk, pie 5. perioda man viss ir tā, kā vajag. Kontrols skaitlīši sakrīt gan šeit, un gan arī otrā metoda parāda to pašu. Kontrols skaitlīši sakrīt pēdējā periodā, kredīta summa ir vienāda ar kredīta daļu. Lūk tā. Bet atkal mēs redzam, ka mums ir baigās rindas ar nevajadzīgām vērtībām, kuras tikai traucē. Ja, jo man vajag viss 500 pie šī gadījuma. Man vajag tikai 5. Kā to var labot? To mēs apskatīsim nākamajā video.